Šodien ar vilcienu no Maskavas Rīgā ieradās 19 kg smagais KHL galvenā trofeja Gagārina kauss, kuru atrādīt Latvijai vēlējās 3 mūsējie – Maskavas Dinamo treneris Oļegs Znaroks, Harijs Vitoļņš un fiziskās sagatavotības treneris Jurijs Ždanovs. No centrālās stācijas stingri nostiprināts un galveno varoņu un viņu ģimeņu apsargāts Gagārina kauss devās iepazīt Rīgas ielas, piestājot gan pie Laimes pulksteņa, gan arī vietā, kur kādreiz slējās sporta pils, kur treneri lējuši nemazums sviedru. Tālāk, skanot orķestrim, kauss tika vests uz sporta klubu Juta, kur sākās Jurija Ždanova grūtais ceļš līdz galvenajai trofejai. Pēc apskats un fotografēšanās 12 litrus ietilpīgais kauss tika sagatavots fanu pūlim, kurš visus varoņus jau gaidīja pie universāla veikala Elkor Plaza, kur bija sapulcējušies simtiem līdzjutēju. Izlausušies cauri pūlim, galvenie pasākumu vaininieki pateicās par atbalstu. Когда мы выиграли Кубок Гагарина, первая мысль пришла, что обязательно привезу его в Латвию. Для того, чтобы вот мальчики юные, вот эти дети, которые занимаются спортом, не только хоккеем, а любым видом спорта, они знали, что мечты когда-то сбываются. Поэтому успехов молодому поколению. И я думаю, что в скором будущем они усилят сборную Латвии по хоккею. Спасибо. Mēs man pateikties visiem klātesošajiem par to, ko jūs atnācāt. Un, teiksim, tas ir priekš jums, jā, jo tā sanāca, ka mēs pārstāvjām citu komandu, bet tas kauss ir atrasts jums, lai jūs klātienē to redzētu, jo, kā teica, ka Rīga ir Latvija, pārdzīvo hokejs, tas ir numur 1, un to kausu katrs grib redzēt un nofotografēties. Tā kā tas ir dāvana visai Latvijai, teiksim, no mums, lai katrs varētu izjust, pieskārties, un, kā Oļegs teica, arī jaunajiem puišiem, lai būtu mērķis kādreiz pašam sasniegt un to kausu atvest un sēdēt mūsu vietās un tāpatās priecāties par to. Никто из нас не мог представить, что мы до этого дойдем, но где-то в глубине мы верили, что все возможно. Я думаю, что это в большей степени относится ко всем, что это просто доказательство, что не то чтобы мечты сбываются, это все заработано, потому что все возможно. Pēc nelielajām uzrunām ikvienam bija iespēja nofotografēties gan ar mūsu treneriem, gan Gagārina kausu un ierāmēt šo bildi vēsturei, jo nav zināms, kad vēl kādam latvietim to izdosies atvest uz dzimteni.